Nellija Kovaļevska, Dimanta asaras. Laime iedama garām pelēkam, noplukušam namiņam, pašā pilsētas nomalē apstājās un nodomāja. Varbūt ieiet? Pavērtajā logā viņa ieraudzīja pelēku, noplukušu vīreli, kas sēdēja pavarda priekšā un žāvājās. Žāvas ir lipīgas kā sērga, un arī Laime piepeši sajutusi nogurumu nožāvājās. Ai, nav vērts viņu traucēt, Laime izlēma un čāpoja tālāk. Drīz vien arī Nelaime slāja garām namiņam. Tu re kāda būda, viņa nosmīkņāja. Varbūt ieiet? Un nolaizīja asās lūpas. Bet te namiņa durvis atvērās, un uz sliekšņa iznāca gara, kārna sieva ar tik nedzīvi pelēkām acīm, kā 2 ceļmalu soļi. Nelaime cieši paraudzījās sievā. Nē, tik garlaicīgi ļautiņa nav manā gaumē. Nelaime nosprieda un žigli slāja projām. Šajā namiņā, kas nespēja pievilināt nedz laimi, nedz nelaimi, dzīvoja vecis. Viņa sieva Ķērsta un meita Tikla. Vecis greba no koka karotes, bet meita ar māti ikdienas nesa uz tirgu tās pārdot. Pēdējos gados vecis izgāja no mājas gaužām reti. Tik vienaldzīgi viņam bija kļuvusi apkārtējā pasaule. Kādreiz viņš bija sapņojis par bagātību. Ne jau tādēļ, ka pēc dabas būtu īpaši mankārīgs, bet gan tāpēc, ka ikvienam cilvēkam par kaut ko jāsapņo. Un vecis bija izvēlējies to visvienkāršāko no sapņiem – sapni par bagātību. Tas nebija piepildījies. Sirds dziļumos vecis vainoja savā neveiksmē Ķērstu, lai gan nekāda īpaša iemesla tam nebija. Ja nu vienīgi tas, ka Ķērsta bija neparasti dumja sieva un, protams, nekādi nespēja celt vīra labklājību. Pirms vairākiem gadiem vecis bija saklausījies kāda jūras braucēja stāstos par tālām zemēm, karaļiem, dižvīriem un viņu smalkajām gudrajām sievām. Labāk nebūtu klausījies, vecis sūkstījās, vismaz domātu, ka visiem ir tādas pašas sievas kā man. Tu jau pat nezini, cik vistai kāju, vecis mēdza lamāt Ķērstu. Un kad spīd mēnesis, dienā vai naktī, arī to tu nezini. Nabaga Ķērsta klusēja, viņa nemūžam neuzdrošinātos apgalvot, ka zina gan. Tikla bija mantojusi no mātes šausmīgo kārnumu un piestai līdzīgo degunu, no tēva šķidros matus un sapni par bagātību. Turklāt Tiklu vajāja visādas neveiksmes, piemēram, reiz atgriezusies no tirgus, viņa žēlojās tēvam. Ak vai, kāda šodien nelaba diena! Čigāns nozaga 5 karotes, atceļā es paklupu un sadauzīju vakariņām nopirktās olas, bet pēc tam, kad piecēlos kāds putns, laikam jau balodis, man uz cepures. Pie tām kāds garām ejošs zeņķis tudaļ iedziedājās. Ai garā līkā jaunava, daļš debes kavalieris, pie cepures tev zvaigznes sprauž, kas kūst un tek pār pieri. Un Tikla notrausa 2 jo rūgtas asaras. Nē, man nekad nekļūt bagātai un laimīgai, jo kurš princis gan iesbildināt tādu kārnu neveiksmnieci kā es. Tikla klusībā sūkstījās, ņemdama no groza ārā zivis, gurķus un saplīsušās olas. Kādā rītā vecis jutās nelāgi. Tikla un Ķērsta bija aizgājušas uz tirgu, bet vecis virtuvē greba karotes. Darbs nepagalam nevedās. Pirmā karote iznāca šķība, otrā greiza. Viņš iesaucās, nomazdams abas karotes pavarda priekšā iekuram. Kas skait bagātam? 5 kalpi pa priekšu, 5 aiz muguras, ne par ko pašam nav jābēdā. Apsēdies pavarda priekšā, vecis sērīgi nopūtās. No viņa smagās elpas pavardā iekvēlojās oglīte, uzzirkstīja un nodzisa. Skumji bija vecim ap sirdi, viņam pat radās vēlēšanās kādu noglāstīt. Kaut vai suni. Stingām acīm vecis blendza pavarda pelnos un pamazām iesnaudās. Galva noslīga uz krūtīm un viegli klanījās. It kā vecis piekrisdams mātu ar galvu kādam, ko redzēja sapnī.
Viņu pamodināja savāda skaņa, kas plūda no priekšnama, it kā zvārgulīši, it kā sidraba zvaniņu šķinda. Vecis pārsteigts piešķieba galvu un sāusījās. Pie durvīm atskanēja viegls klauvējiens. Vecis nebija nekāds drošsirdis, taču būtu smieklīgi izbīties dienas laikā no tik vāra klauvējiena pie durvīm. Viņš piecēlās, neskapēc paķēra no galda zaļu gurķi, nosēca. Ienāciet! Un kāri nokoda gabaliņu gurķa. Kad durvis pavērās, tajās parādījās zeltaina meitnītes galviņa. Vecis nomierinājās un pa pusē izbrīnīti, pa pusē īgni aicināja. Nāc vien iekšā, ko tu gribi, bērns? Meitenīte ieslīdēja virtuvē, viņas mati bija tik zeltaini, ka likās viņai aiz muguras noteikti jābūt spārniņiem. Maziem eņģeļa spārniņiem, bet spārniņu nebija. Labdien, tēvocīt, sveicināja meitenīte. Es tikai gribēju pavaicāt, kur dzīvo pilsētas kungs. Vecis noburkšķēja. Nu šeit gan viņš nedzīvo. Meitenīte apjuka, it kā no dienu būtu cerējusi, ka tieši šajā būcenī dzīvo svarīgā persona. Bet vecis ķiķināja redzēdams meitenītes mūsumu. Viņam šķita, ka izdevies varens joks. Tad vecis vaicāja, bet ko tu gribi darīt pie pilsētas kunga? Un šmakstinādams nokoda gabaliņu gurķa. Es man neviena nav. Pirms 3 dienām nomira mana māmiņa, un mirdama teica, lai es dodoties pie pilsētas kunga. Viņš esot tik labs, ka pieņemot visus bārenīšus savā pajumtē. Meitenīte stāstīja. Vecis uzmanīgi paskatījās meitenītē, un te viņu pārsteidza meitenītes acis. Tās bija lielas, mirdzošas un valgas. Jā, viņš nodomāja, bet ko gan tas dod tāds acu skaistums? Pēc brīža vecis attapās. Pilsētas kungs, labdaris, pirmā dzirdēšana. Nu, bet aiziet jau tu vari, un iekoda gurķī. Viņam pat prātā neienāca piedāvāt kaut ko ēdamu arī ciemiņam. Skaļi čāpstinādams vecis turpināja vērot meitenīti, acis viņai bija pilnas asaru. Bet mana māmiņa? Ko tava māmiņa? Viņa jau ir mirusi. Jā, un kas tad viņai bija lēcies? Veca taču viņa nevarēja būt. Un te atkal vecis izdzirda neizprotamās skaņas, it kā zvārgulīšus, it kā sidraba zvaniņu šķindu, un ieraudzīja, ka pār meitenītes vaigiem rit asaras, spožas, jo spožas, vēl mirdzošākas nekā meitenītes acis. Veci pārņēma savāds nemieris. Un ko tu raudi? Un kas tā par skaņu? Pēc brīža meitenīte nomierinājās. Viņa neko neatbildēja. Arī vecis neko vairs nejautāja, viņš tikai paskaidroja meitenītei, kā aizkļūt līdz pilsētas kunga namam. Meitenīte pateicās un aizgāja. Vecis apēda pēdējo kumosu gurķa. Drīz vien no tirgus pārnāca tikla un ķērsta. Māte sāka gatavot pusdienas, bet meita ķērās pie istabu uzkopšanas. Viņa slaucīja putekļus no plauktiem, galda un palodzēm, kā nekā bija sestdiena. Tiklas garās kārnās rokas aizķēra it visus priekšmetus pēc kārtas. Zemē ripoja vāzītes, dozītes un krūzītes, citas saplīsa, citas ne. Tā bija parasta parādība šajā mājā, pat vecis par to vairs neburkšķēja. Un kad tiņšķēdama saplīsa viņa tējas tase, vecis tikai nošņāca, tunteža tāda, un caur pieri paglūnēja vispirms uz meitu, tad uz tasītes lauskām. Nekas tur vairs nebija glābjams. Tasīte gulēja zemē, pāršķēlusies pušu kā pārgatavs kastanis. Un piepeši vecis ieraudzīja, ka turpat līdzās tasītes lauskām kaut kas mirguļo. Zvīļa lāsīte, un tur tālāk vēl viena, un vēl. Vecis pieliecās un pacēla vienu zaigo zirnīti. Tas ietrīsuļojās veča pirkstos visās pasaules krāsās. Vecis tūlīt atcerējās
Pirmītējās viešņas acis un asaras, kas ritēja viņai pār vaigiem. Vecis noņurdēja. Nāc šurp, meit, vai tu vari pateikt, kas tas ir? Tikla pabāza savu gargaro degunu, veča plaukstai un paraustīja plecus. Tā kā stikliņi, tā kā krellītes. Iekrakšķējās vecis, jūs abas ar māti esat dumjas kā pastalas, kā satraukumā viņš nespēja piemeklēt atbilstošus priekšmetus vai būtnes, kas izteiktu sievas un meitas stulbumu. Satraukums smacēja veci tā, ka viņam aptrūka elpas. Viņš saprata, kas bija šīs asaras. Tās bija sīkas dimanta lāsītes. Dimants! Lūk, kas tas ir, jūs muļķās klabatas! Viņš izdvesa. Ķērste stāvēdam pie pavārda tikai šūpoja savu tukšo galvu no vienas puses uz otru kā pulkstenis vēzekne. Viņa nezināja, kas ir dimants. Pag! Tātad skuķis ir birdinājis nevis asaras, bet dimantus? Iekliedzās vecis. Viņa mute izbrīnā bija pusvirus, acis zalgoja kā lūsim, un neatraudamā svērās mazajā lāsītē. Jots ar ārā, kaut ko tādu es vēl nebiju ne redzējis, ne dzirdējis. Vecis turpināja. Te uz dēlnes man atrodas vesela bagātība. Šī būda, šīs grabažas, un jūs abas piedevām. Viss kopā nav šīs pilītes vērts. Un tikai tagad vecis pastāstīja par šī rīta mazo viešņu. Bet tēv, ja nu tas nemaz nav, tas dimants. Noklausījusies veča stāstu, Tikla nedroši ieminējās. Viņa bija dzirdējusi, ka dimants ir pats dārgākais akmens pasaulē. Ir dimants, tu muļķe, tam jābūt dimantam, ieaurojās vecis un rīstīdamies izmēmuroja no būdas. Meita ar māti izmisušas saskatījās, un abas reizē bezpalīdzīgi noplātīja rokas. Man šķiet, ka tēvs šķirs no prāta, Tikla skumji sacīja. Es nezinu, nedroši nomurmināja Ķērsta. Māte un meita gaidīja veci pusdienās Launagā un vakariņās, bet tā arī nesagaidīja. Visu dienu viņas bija spriedušas un minējušas, kur gan vecis tā aizdrāzies. Pareizāk sakot, sprieda un minēja Tikla, kamēr māte ik pa brīdim vien žēli ievaidējās. Es nezinu. Tikai tad, kad abas sievietes jau bija aizgājušas gulēt, pie ārdurvīm atskanēja skaļš klauvējiens. Ej, vecās muļķes, laidiet iekšā pilsētas bagātāko vīru! Ķērsta pietrūkās gultā sēdus, un Tikla izdzirdēja, ka mātei no pārbīļa klap zobi. Meit, tur daudzās pats nelabais, vārgi, jo vārgi kungstēja Ķērsta, bet Tikla pazina tēva balsi, kas nakts klusumā gan izskanēja svešādi, spalgi un bravūrīgi. Viņa iztrausās no gultas, nejauši apgāza krēslu istabas vidū un taustīdamās devās uz priekšnamu. Vecis iesteberēja istabā saugdams. Ho! Celieties, muļķes! Varēja nodomāt, ka vecais vīrs ir krietni iedzēris, bet patiesībā viņš bija apreibis no sajūsmas. Nokļuvis līdz galdam, viņš izbēra uz tā veselu sauju zelta monētu. Skaties, meit, tāds nu beidzot ir tavs tēvs, varens, bagāts vīrs. Istabā iekumuroja arī Ķērsta. Apakšējo lūpu atšiepusi viņa blenza te uz vīru, te uz zelta monētu kaudzīti. Protams, tie bija dimanti, vecis svinīgi paziņoja, ar dūris izdams sev pa krūtīm. Pilsētas smalkākais dārgakmeņu pazinējs tos atzina par sevišķi augstvērtīgiem dimantiem un samaksājumam par tām 4 asariņām veselu kaudzi naudas. Ho! Viņš iesaucās atkal un apdejoja ap meitu un sievu visai dīvainu riņķedeju. Spēcīgie kāju piesitieni liecināja par dejotāju līksmi un pašapziņu. Te vecis aprima un sataisīs noslēpumainu ģīmi paziņoja. Mums tas skuķis jādabū rokā, tad mēs būsim vīrā.
Viņa aizgāja uz pilsētas kunga namu, tur mums viņa arī jāmeklē. Un jāatrod! Īstā sazvērnieka basā noducināja Tikla. Arī viņu līdz sirds dziļumiem bija saviļņojis zelta monētu mirdzums. Tikko pirmie rītausmas stari iegailējās pilsētas austrumos, Vecis, Tikla un Ķērsta klusi izlavījās no mājas. Visi trīs, piesardzīgi lūkodamies apkārt, izslīdēja uz ielas un devās uz to pusi, kur atradās pilsētas kunga nams. Nu, vecenes, turaties, Vecis šņāca. Mājās mēs nerādīsimies, iekams tas skuķis nebūs sameklēts. Jā, tētiņ, steidzīgi piekrita Tikla. Viņas acīs tēvs bija pārvērties par īstu varoni. Tagad viņa tēvu dievināja. Ķērsta steberēja aiz muguras un klusēja. Viņa tā arī nesaprata, kas īsti noticis. Pilsētas ieliņas bija gluži tukšas, tikai reizēm pāri ceļam pārskrēja kāds kaķis, vai kaut kur gurdi ievankšķējās suns. Jo tuvāk viņa nāca pilsētas kunga namam, jo dzīvāka kļuva pilsēta. Arvien biežāk atskanēja balsis un rīta trokšņi, te nočīkstēja nama durvis, te atvērās loks, uz ielas parādījās cilvēki. Pie pilsētas kunga nama vārtiem stāvēja divi sargi, tik cēli un stingri, kā ar svinu pielieti. Vai redz, cik svarīgi vīri, nočukstēja Tikla, no tādiem var visu sagaidīt. Vecis saprata, ka gluži otrādi no tādiem vispār nav ko gaidīt, un iztaujāt tos par meitenīti būtu veltīgi. Sargi atvēra vārtus un ielaida atnācējus. Viņi iesteidzās pagalmā. Par laimi ielaida, Vecis atviegloti nopūtās. Es jau biju sagatavojies uz pamatīgu ecēšanos. Vecis cerēja kaut ko uzzināt par meitenīti, arī neejot pie paša pilsētas kunga. Vispirms viņš mēģināja iztaujāt vīru, kas stāvēja pie nama parādas durvīm. Tas, tāpat kā vārtu sargi, likās esam kāda pārcilvēciska būtne, kurai nav nedz iespēju, nedz vēlēšanās nolaisties līdz parastu mirstīgo līmenim. Ja kāds apgalvotu, ka te tā stāv pats valsts kanclers, nabaga Ķērsta noticētu bez kādām šaubām. Es nezinu, nepazīstu nekādu meitenīti ar zeltainiem matiem, vīrs teica. Tas nav mans uzdevums pievērst uzmanību tik mazsvarīgām personām. Diemžēl nevaru jums nekādi palīdzēt. Viņš viegli un noraidoši paklanījās, likdams saprast, ka saruna beigusies. Tad Vecis un Tikla turpat pagalmā iztaujāja gan istabeni, gan zirgu puisi, gan dārznieku. Neviens neko nezināja teikt. Beidzot, Tikla pieaicināja Tuklu zēnu pavārpuikas ģērbā. Jā, pavārpuika vārdā Pipariņš pašapzinīgi pavēstīja. Tieši tādu meiteni pilsētas kungs atsūtīs strādāt pie mums uz virtuvi. Viņš necieš, ka kāds blandās apkārt bez darba. Vecim un Tiklai acis priecīgi iegailējās. Tā tad tomēr. Un Tikla vismaigākajā balsī lūdza zēnu aizvest viņus uz virtuvi. Pipariņš pašķobīja lūpas un piekrita. Nāciet man līdzi. Virtuves saimniece bija Jete, viņas vietniece Zete. 9 pavārpuikas no rīta līdz vakaram nedabūja ne elpu atvilkt. Tā viņus trenkāja abas rasnās ķēkšas. Kad virtuvē ienāca Vecis, Tikla un Ķērsta, brokastu gatavošana ritēja pilnā sparā. Pavārēni griezās kā karuselī. Jete un Zete kliedza, nerimus draudēja un bārās. Pamanījušas svešos ienācējus, abas sievas jau gribēja mesties tiem virsū, kā saniknotas lauvenes, bet laikus atguvās. Apziņa par ieņemamā amata svarīgumu liedza viņām izturēties pret nepazīstamiem cilvēkiem necienīgi. Ienācēji apjuka. Viņus apdulināja kņadas, karstuma un smārdu jūklis. Vecis neveikli palocījās un visai žēlā balsī noņaudēja. Vai drīkst jūs traucēt, ķēkšu kundzes? Jetei un Zetei patika.
ja viņas uzrunāja par kundzēm, bet nepatika, ja lamāja par ķēkšām. Un šāds abu uzrunu apvienojums būtu licis viņām labu brīdi padomāt, bet vecis turpināja. Noticis neliels pārpratums. Mūsu pamuļķā meitiņa vakar aizbēga no mājām un tagad atrodoties šeit pie jums. Tā čīkstulē ar dzeltenajiem matiem? Lai Dievs nedod tādu bērnu, raud vienā raudāšanā un strādāt nemaz negrib. Jette noņurdēja. Vecis un Tikla satraukti saskatījās. Ak, tad raud? Vecis piesardzīgi jautāja. Sirds viņam no satraukuma bija sakāpusi kaklā. Un tās asaras? Viņš nesakarīgi murmināja kā pirmziemnieks. Ir gan ērmīgs bērns. Zete neklausīdamās vecī pukojās. No acīm viņai birst nevis asaras, bet kaut kādi stikla graudi. Acīm redzot, virtuvene nezināja, kāds izskatās dimants. Šorīt Pipariņš slaucīja virtuves grīdu un pierausa veselu liekšķeri ar jūsu meitas asarām. Turpināja Jette. Vajadzēs aiznest vistām, varbūt tām patiksies, vai viņai tā raudāšana tik spocīga jau no mazām dienām? Jā, tas ir, nē, vecis stostījās, meitene pagājušo ziemu stipri saaugstējās. Viņa bija sasalusi taisni ragā, un kopš tā laika viņai iekšpuse laikam vēl nav īsti tā kā atkususi, un tās asaras arī, tādas. Jeti un Zeti un visus 9 pavāru puikas pagalam izbrīnīja šāds paskaidrojums, bet galu galā kas viņiem daļas? Skuķi, ej skuķi, nāc šurp! Jete sauca, tēvs ar māti tev atnākuši pakaļ. Kā sauc jūsu meitu? Jete uzlūkoja ķērstu. Muļķā sieva izvaldīja acis, iepleta muti un bezpalīdzīgi nosvepstēja. Es nezinu. Ko jūs nezināt, kā sauc jūsu bērnu? Zete pārsteigumā sasita plaukstas. Kā nu nē, ķēkšu kundze, zinām, pat ļoti labi zinām. Viņu sauc par Elīzi, ķēkšu kundzes. Nu dien par Elīzi. Skaists vārds, vai ne, ķēkšu kundzes? Bet ķēkšu kundzes tikai saskatījās un paraustīja plecus, it kā nesaprasdamas, vai šis vārds ir vai nav skaists. Viņas pat tiešām pirmo reizi redzēja tik ērmīgu ģimeni. Tajā brīdī no blakus telpas iznāca meitenīte, ieģērta platā, nosmulētā pavārpuika stērpā. Nāc šurpu, Elīze, aicināja Jete. Tēvs ar māti tev atnākuši pakaļ. Meitenīte iepleta spožās saraudātās acis un mēmā izbrīnā raudzījās vecī, ķērstā un Tiklā. Elīze, tēvs, māte? Bērns neko nesaprata un skatījās šajos ļaudīs kā purva ķēmos. Vecis jutās pavisam nelāgi, Tikla tāpat. Arī ķērsta kaut ko uztvēra no kopējā noskaņojuma un pārbiedātām acīm blenza te vīrā, te meitā. Tikla nolēma rīkoties. Līzīt, nu kur tu blandies? Tūlīt iesim uz mājām. Mēs visas acis esam izraudājuši tevis dēļ. Viņa pieskrēja meitenītei klāt, saķēra aiz rokas un raušus izrāva pa virtuves durvīm pārbiedāto bērnu. Vecis un ķērsta mudīgi izmanījās viņām pakaļ, pat neatvadījušies no Jetes un Zetes. Abas virtuvenes ilgi gudroja, ko gan varētu nozīmēt tik neparastu cilvēku apciemojums, bet neko izgudrot viņas nespēja. Galu galā Jete tikai pakasīja pakausi un pasauca Pipariņu. Paņem pieslaucīto liekšķeri un aiznes izber vistām, kas zina, varbūt viņām garšos. Visu ceļu līdz pašām mājām Tikla žņaudza meitenītes roku kā knaiblēs. Vecis brīdi pa brīdim nosēcās. Ātrāk, ātrāk, ātrāk! Vecim bija tāda sajūta, it kā vesels lietuvēnu un mošķu bars viņiem mīt uz papēžiem, lai gan tā bija tikai ķērsta, kas klunkurēja viņiem nopakaļ, pa ceļam pazaudēdam abas tupeles. Laimīgi nokļuvuši mājās, viņi ieslodzīja meitenīti kambarī, kur glabājās vecas gravažas. Tikla saklāja meitenītei guļvietu starp salauztiem krēsliem, dēļu galiem, apelējušu lupatu paunām
un baigiem zirnekļu tīkliem. Vairāk nekas viņai nav vajadzīgs, vecis secināja. Ja mēs viņai ierīkosim pārāk jauku un mājīgu mitekli, viņa vairs negribēs raudāt. Kambara durvis vecis noslēdza ar 5 atslēgām. Tagad viņš baidījās no visiem un visa. Kad ģimene apsēdās pie vakariņu galda, vecis ik pa brīdim jūsmīgi palēkdamies krēslā, sauca: Nu tik būs, nu mēs esam uz zaļa zara, nu mēs būsim paši bagātākie cilvēki zemes virsū. Tikai jāliek tam skuķim dūšīgi raudāt, un visas mūsu vēlmes piepildīsies. Tikla sita plaukstas un sajūsmā spiedza: Ai, māmiņ, nu mums būs tērpi un auskari un krelles. Visi ieraudzīs, cik es esmu skaista, un precinieki nāks pie manis baru bariem. Ai, tētiņ, ai, māmiņ, es tā gribu apprecēties. Neviens tad vairs neteiks, ka mans deguns līdzīgs kartupeļu stampai, bet augums ļodzīgs kā veci rati. Klausoties vīrā un meitā, arī ķērstai tvīka vaigi, un viņi pat nebēdāja par pazaudētajām tupelēm. Pēc vakariņām vecis pavēlēja sievai no pagraba atnest bļodiņu, sālītu gurķu un dažas siļķes. Viņš pats atstiepa spaini ūdens, pagrāba pamatīgu riekšavu sāls un iebēra to ūdenī. Jādod taču paēst arī tam bērnam, mēs neesam nekādi sīkstuļi vai ļaundari. Es izdomāju, dosim viņai tikai sāļus un sūrus ēdienus. Lai iet labumā, būs vairāk asaru, no kūkām jau viņa neraudās. Kad vecis un Tikla iegāja kambarī, viņi atrada meitenīti sēžam uz zemē paklātās segas. Meitenīte pagrieza sejiņu pret ienācējiem. Sveces gaismā viņas acis mirdzēja spoži, jo spoži. Tikla nolika meitenītei priekšā bļodu ar siļķēm un gurķiem un sāļā ūdens krūzi. Vecis tikmēr cītīgi pētīja grīdu cerībā atrast sīkos dimantus, bet dimantu nebija. Vai tad tev, skuķi, šodien raudāt nemaz negribas? Pieri saraucis, vaicāja vecis. Meitenīte neizpratnē raudzījās vecī. Nē, viņa nočukstēja. Jūs esat tik labi pret mani. Vecis un Tikla neapmierināts saskatījās. Tikla pieliecās un iečukstēja vecim ausī. Labi, mēs esam, tas tiesa, bet jāmēģina viņu saraudināt. Vecis piekrītoši pamāja un brīdi padomājis iesāka. Tev, bērns, ir mirusi māmiņa, tu viņu nekad vairs neredzēsi, vai tu to zini? Nekad viņa tevi vairs nenoskūpstīs. Meitenītes acīs uzradās sāpes. Jā, es to zinu, viņa klusi noteica, bet tagad taču jūs rūpēsieties par mani. Vecis un Tikla atkal saskatījās, Tikla noņurdēja. Nu, protams, bet ne jau tādēļ mēs tevi šurpu atvilkām. Un tad viņa sāka stāstīt, cik ļauni klājas meitenītes māmiņai aizsaulē un cik ļoti viņa sēro pēc savas meitiņas. Un abi nežēlīgie cilvēki izdzirdēja savādas skaņas, it kā zvārgulīšus, it kā sidraba zvaniņu šķindu. Pār meitenītes svaigiem ritēja asaras, zaigas un krāsainas. Pipariņš tikām bija paņēmis liekšķeri, pilnu ar virtuves gružiem un meitenītes asarām, un devās uz vistu kūti. Tā atradās līdzās zirgu stallim. Pilsētas kungs jau sen bija nemierā ar šādu saimniecības ēku izvietojumu, jo uzskatīja, ka vistu kladzināšana kaitina un uztrauc viņa baltos rikšotājus. Bet pagaidām viss palika pa vecam. Pavāra puika naigi tipināja pa taciņu un pie staļa ieraudzīja pašu pilsētas kungu, kurš sarunājās ar vecāko zirgu puisi. Zirgu puisis stāvēja sakucis žēlīgi kūku mugurā, toties pilsētas kungs bija stalts kā ziemeļbriedis. Iedams viņiem garām, Pipariņš paklanījās tik zemu, ka deguns iedūrās taciņas smiltīs. Un te, ak vai, viņš zaudēja līdzsvaru un novēlās zemē, apmestams greizu kūleni. Pie tam gruži un asaru stikliņi kā ūdens šalts nolija pār pilsētas kunga balto svārku.
Ko tu atļaujies, kverpi? Palēkdams sāņus iekliedzās pilsētas kungs un ar spieķi iesita pakritušajam pavārpuikam. Es likšu tevi iespundēt pagrabā. Pipariņš drebēja kā drudzī. Ja te viņš klusi ievaidējās, glāb mani, Zete! Bet zirgu puisis tikmēr steidza nolasīt kunga svārkam pielipušos netīrumus. Arī pats kungs ar dziļu šķebīgumu sejā pieskārās savam baltajam ģērbam un notrauca gružus un putekļus. Pikti krekšķinādams, viņš izvilka aiz apkakles aizslīdējušu meitenītes asariņu. Rīta saulē tā iemirdzējās tik spoži, ka kungs piemiedza acis. Kas tad tas? Viņš izbrīnā piešķieba galvu, te tuvinādams, te attālinādams zaigo akmentiņu. Uz mata kā dimants. Un vēl brīdi papētījis asariņu nočukstēja. Jā, tas tik tiešām ir dimants. Ar šausmīgu aizdomu pilnu skatienu kungs palūkojās uz nelaimīgo pipariņu, kas arvien vēl trīcēdams ķeprojās turpat zemē. Kur tu to ņēmi, puika? Kungs jautāja bargi, klusinātā balsī. Pipariņš skatījās kungā, plikšķinādams plakstiņus, un nesaprata, ko no viņa grib. Es tev prasu, kur tu šito ņēmi? Kungs piegrūda viņam pie deguna dimanta asariņu. Nozagi? Manā mājā nozagi? Nē, kungs, Pipariņš turpināja. Es to nesu vistām, visu to liekšķeri vistām. Varbūt, ka viņām garšotu. Nelieti! Jaurojās kungs, pacēlis dūri, un tu vēl uzdrošinies tik nejēdzīgi melot? Ja kungs būtu mazāk saniknots, viņš redzētu, ka uz taciņas mirguļo vesela riekšava izbārstītu dimantu. Pamazām viss noskaidrojās, kungs nopratināja Jeti, Zeti un visus 9 pavārpuikas. Pilsētas kunga miers bija zudis. Viņš gan ticēja, gan neticēja virtuveņu stāstam. Bet viņš atcerējās meitenīti, ko bija nosūtījis strādāt uz virtuvi. Viņš atcerējās arī meitenītes acis. Tās patiešām bija neparastas. Ak, es āzis, āmurgalva, viņš strostēja sevi, kad tuvumā neviena nebija. Palaist garām tādu brīnumu, un kur lai viņu tagad meklē, bet ir jāmeklē. Pa visu pilsētu un apkārtējiem ciemiem tika izsūtīts vesels okšķeru bars. Viņa uzdevums bija atrast pusaugu meitenīti ar zeltainiem matiem un spožām acīm. Jau tās pašas dienas vakarā kunga namā tika ievestas 35 meitenītes ar zeltainiem matiem un spožām acīm. Jete, Zete un 9 pavārpuikas bija komisijā, kurai vajadzēja sazīmēt īsto raudātāju. Dimanta asaru birdinātāju, kā izteicās kungs. Pēc viņa pavēles visām meitenītēm bija jānolej arī pa asarai. Šāda pārbaude kungam likās visdrošākā. Bet panākumu nebija. Meitenes, kā jau meitenes, raudāja visparastākās asaras bez dimanta daudzkrāsu mirdzuma. Jau pēc nedēļas gaiss kunga namā bija kļuvis mazliet sāļš, un no grīdas vēdīja miklums. Tik daudz asaru šeit bija nobirdināts velti. Bet meklēšana turpinājās. Kungs gribēja, lai arī Jete, Zete un visi 9 pavārpuikas palīdz okšķeriem šajā svarīgajā darbā, bet abas ķēkšas atteicās uz visstingrāko. Mēs neesam nekādas ložņas, viņas vienā balsī paziņoja. Mēs esam godīgas virtuvenes, kuras prot vārīt zupu, cept gaļu un gardas kūkas. Ja kungam ar to nepietiek, viņš var mums uzteikt darbu, bet pa pilsētu un miestiņiem gan mēs neskraidīsim. Droši vien tas vecais krāpnieks, kas toreiz uzdevās par Līzītes tēvu, sen būs aizvedis skuķi sev līdzi uz viņas pasaules malu, piebilda Zete. Kungs dusmojās, bēdājās, kamēr galu galā apraudājās pats. Jete, Zete un visi 9 pavārpuikas smalkjūtīgi novērsās, kad ieraudzīja par kunga vaigiem plūstam asaru tērcītes. Lai Dievs žēlīgs, čukstēja Jete. Mūsu kungs ir sajucis prātā. Nu priekš kam viņam tas skuķis ar visām viņas asarām? Kla ēdināja meitenīti tikai ar siļķēm un gurķiem. Lai neizsīktu asaras, meitenīti no sāļā ēdiena mocīja pastāvīgas slāpes.
un viņa vajag nakti sapnī redzēja avotu, no kura abas ar māmiņu bija smēlušas augstu ūdeni, dzērušas to un laistījušas puķēm. Nelaimīgo bērnu pārsteidza alkatība, ar kādu viņas mocītāji uzlasīja asaras. Meitenīte nezināja, ka tās nav parastas asaras. Tiesa bērnībā viņa bija rotaļājusies ar savām asarām, jo tās bija tik spožas un mirdzošas. Meitenītes māmiņa sākumā bija brīnījusies, ka bērns raud tik dīvaini, bet pēc tam pieradusi, un šīs asaras vairs neievēroja. Ne māmiņa, ne kaimiņu zemnieki nekad nebija redzējuši dimantus. Kad kambarī ienāca vecis, ķērsta vai tikla, meitenīte bailēs sarāvās, jo zināja, ka tūlīt būs jāraud. Daudzas dienas pēc kārtas tikla sāpināja meitenīte ar izdomātiem stāstiem par viņas mirušo māmiņu, bet meitenīte pamazām pierada un raudāja arvien retāk. Tad pie darba ķērās vecis. Viņš stāstīja meitenītei par spokiem, velniem un raganām, kas par naktīm jo bieži uzbrukot bērniem un tos visādi mokot. Meitenīte drebēja bailēs un raudāja, taču drīz vien viņa pārstāja baidīties veča melu, jo redzēja, ka īstenībā nekas tāds nenotiek. Tad pienāca ķērstas kārta parādīt savu māku. Vecene bija pārāk muļķa, lai ar stāstiem saraudinātu meitenīti. Viņa rīkojās vienkāršāk, atbilstoši savam prātiņam, raustīja bērnu aiz matiem, kliedza spiedzīgā balsī un cirta viņai pliķus. Salasījusi dimantus, viņa atgriezās pie vīra un meitas, lepni smaidīdama, un tieši viņai izdevās iegūt visvairāk asaru. Drīz vien tēvs un meita sāka rīkoties tāpat. Iekaustīšana ir laba lieta, it kā sevi mierinādams burkšķēja vecis, sevišķi šitādiem skuķiem, bez pēriena tie kļūst aplam nepaklausīgi. Katru dienu vecis gāja pie dārglietu uzpircējiem, kuri nespēja vien nobrīnīties par bagāto vīru. Tikla un ķērsti iegādājās sev kleitas, kurpes, dārgus traukus un rotas, bet vecis nopirka greznu māju līdzās pilsētas kunga namam, 3 karietes un 40 baltus zirgus. Un nu vairs vecis nebaidījās ne no viena. Ļaudis brīnījās par šīs ģimenes piepašo bagātību, centās uzminēt un izdibināt, no kurienes tā radusies. Vieni stāstīja par atrastu dārgakmeņu krātuvi, otri par milzu mantojumu, trešie par velnam pārdotām dvēselēm. Tikai pilsētas kungam uzreiz viss bija skaidrs. Kad viņš ieraudzīja jauno kaimiņu, viņa karietes un 40 baltos zirgus. Viņš raudāja 9 dienas un 9 naktis, jo saprata, no kurienes šī bagātība nāk. Turklāt pilsētas kungs saprata arī to, kas sācies viņa varas noriets. Un tā arī bija. Ļaudis vēroja jauno bagātnieku ģimeni. Visi redzēja, ka pilsētas kungs viņam līdzās ir tikai nabaga plukata. Lepnākās dzīres un viesības tagad notika nevis pilsētas kunga namā, bet bagātā veča pilī. Tā cilvēki iedēvēja veči jauno māju. Ķērsta un tikla pirka tērpus un krāšņum lietas. Viņām šķita nepiedienīgi uzģērbt 2 reiz vienu un to pašu kleitu. Auga augumā viņu kāra pēc dimantiem. Tu zini, man liekas, tas skuķis sācis izlaisties, tikla sacīja mātei. Vakar es dabūju 20 asaras, bet šodien vairs tikai 19. Ja tā turpināsies, mēs drīz vien izputēsim. Un viņas lauzīja galvu, izgudrodamas arvien jaunus paņēmienus, kā saraudināt meitenīti. Pilī meitenīti ieslodzīja nelielā drūmā istabelē, pa durvju sargiem vecis norīkoja 2 vīrus pelnu pelēkām sejām. Jūs nedrīkstat laist nevienu tūmā, vecis piekodināja. Tur drīkst ieiet tikla, ķērsta, es un pusaklā kalpone, kas skuķim nesīs gurķus un siļķes. Sapratāt? Abi pelnu pelēkie vīri godavīgi noskaldīja. Jā, kungs. Pēc 9 dienu raudāšanas pilsētas kungs vairs nespēja piecelties no gultas. Viņš tikai stenēja, īdēja un kaut ko murmināja par 40 baltiem zirgiem.
Toties sarosījās Jette un Zete. Bagātajos kaimiņos ķēkšas drīz vien sazīmēja to pašu ērmīgo ģimeni. Paveries vien, Jette brīnījās, pa virtuves logu noraudzīdamā stiklā un ķērstā, kuras pastaigājās pils dārzā, mirdzinādamas auskaru skrelles un zelta zobus. Toreiz viņas izskatījās kā pēdējās ubadzes, bet tagad visu pārējo izteica Jetes nopūta, kurā vienlaikus izskanēja gan apbrīns, gan sveloša skaudība. Arī Zete Blenz abās krāšņi tērptajās kaimiņienēs un kāru siekalu strūdziņa tecēja pār ķēkšas kārpaino zodu. Jā, Jetiņ, Zete dvese, laikam jau nevienu dimanta asaru būs nobirdinājusi Līzīte. Te pēkšņi Jete pagriezās, strauji satvēra draudzenes roku un cieši to saspieda. Paklau, Zetiņ, mums būtu jāizdibina, kur tas skuķis ir. Zete izbiedēti pavērās draudzenē un brīdi pamīnstinājusies vaicāja: vai tev, Jetiņ, nav iešāvies prātā, ka mēs varētu pamēģināt to skuķēnu? Jā, bet kā tad citādi, Jete iebrēcās? Vai tad mēs ar tevi neesam pelnījušas labāku dzīvi nekā līdz šim? Vai patiešām visu mūžu mums būs jānodirna šajā sasodītajā ķēķī, kā divām vecām trauku lupatām? Nē, Zetiņ, es vēl gribu padzīvot zili zaļi. Katrā ziņā, Jetiņ, Zete dedzīgi piekrita. Ko gan mēs esam sliktākas par tām ribainajām kaltažām? Brīdi viņas klusēja, tad ierunājās Jete. Jā, bet to raudātāju viņi droši vien sargā kā labo aci pierē. Šķiet, mums vajadzēs pielietot kādu viltību, citādi nekas nesanāks. Zete sacīja un noslaucīja zodu priekšauts stūrī. Draudzenes atkal apklusa. Uz karstās plītsmalas gruzdēja dvielis, un kodīgi dūmi pamazām piepildīja virtuvi ar deguma smaku. Bet nec Jete, nec Zete to nejūta, viņas domāja. Tikai tad, kad blīvs dūmu slānis Zeti bija padarījis neredzamu, Jete griezīgi klepodam beidzot pielēca kājās un atrāva vaļā logu. Zini, Zetiņ, viņa svepstēja un pārliekusies pār palodzi, elpoja svaigo vakara gaisu. Mums varētu noderēt mazais vijolnieks. Viņš atkal ieradies pilsētā. Vakar es viņu redzēju tirgū. Svētdienas rītā pilsētas tirgus atgādināja satrauktu skudru pūzni. Tirgotāji, ķēkšas, zagļi, dīgdieņi, šarlatāni, zeņķi, smalki kungi ar saviem sulaiņiem, zemnieki un pat vairāki burju mākslinieki, kas izmisīgi meklēja brīvu vietiņu savu triku demonstrēšanai. Kaulēšanās un krāpšana ritēja pilnā sparā, bet cauri kņadai smiekliem un lamām varēja saklausīt tirgoņu aicinājumu pirkt viņu preci. Kāds rasns miesnieks no visām pusēm apkrāvies ar gaļas gabaliem dziedāja pašsacerētu dziesmiņu. Tad, kad uznāk sērīgs prāts, šķiet, ka zudis viss, kas var skumjas dziedināt, jēra cepetis. Līdzīgā veidā viņš cildināja cūku kājiņas un govju astes. Turpat blakus atradās audumu tirgotava, virs ieejas karājās uzraksts: Zīda, linu un vadmalas baķi, par skaistuli vērš visvecāko kraķi. Izdomā neatpalika arī trauku tirgotājs. Viņš ļoti izteiksmīgi deklamēja: Tavā namiņā valdīs mīla, laimība, gods, ja šodien jau kūpēs galdā še nopirktais māla pods. Un pēkšņi cauri tirgus čalai kā nopūta izlauzās vijoles balss. Tā skanēja maigi un sērīgi, it kā gribēdama atgādināt šeit sanākušajiem ļaudīm, ka pasaulē bez gaļas, vadmalas baķiem un podiem ir vēl arī citas, varbūt pat svarīgākas lietas. Mazais vijolnieks, iesaucās skrandainais ubaks ar tukšu cepuri rokā. Mazais vijolnieks, trallināja zivju tirgotāja. Mazais vijolnieks, maigi izdvesa pavisam jauniņa puķu pārdevēja. Jā, tur spēlēja mazais vijolnieks, kas atkal bija ienācis pilsētā, lai priecātu cilvēkus ar savu spēli.
Viņu pazina un mīlēja vai visi pilsētas iedzīvotāji, jo ap šo zēnu vienmēr virmoja prieks. Arī mazais vijolnieks mīlēja cilvēkus. Visi cilvēki ir labi, ja ir līksmi un laimīgi, viņš mēdza teikt, tikai rūpes un bēdas tos dara ļaunus. Tāpēc visiem spēkiem tās jācenšas atvairīt. Un vislabākais līdzeklis – mūzika. Šoreiz mazais vijolnieks izskatījās tik jautrs un nebēdnīgs, ka paraugoties uz viņu, katram gribējās dzīvot vēl 100 gadu. Līksmā vijoles melodija virpuļoja cauri tirgus drūzmu kā čigāniete, plivinājās pār pūli kā cīrulis un aicināja priecāties, tikai priecāties. Ļaudis bija ievērojuši, ka šai vijolē piemīt dīvains spēks. Kad tā skanēja, ik viens pakļāvās tās burvīgajai varai. Tiesa, zēns nekad neizmantoja sava instrumenta brīnišķās spējas ļaunprātīgi, jo viņš alleži gribēja tikai vienu, lai cilvēki būtu līksmi, laimīgi un priecātos viņam līdzi. Zēns dziedāja: Es esmu mazais vijolnieks, pa pasaulē es klīstu, un katru puķi pazīstu, bet skumjas nepazīstu. Es spēlēju, lai vaigi tvīkst, tev manu spēli dzirdot. Es spēlēju, lai balts un tīrs, prieks ieplūst katrā sirdī. Arī bagātais vecis, Tikla un Ķērste šodien bija ieradušies tirgū. Paskatīties, kas tur tagad notiek. 12 sulāņi steidzās viņiem pa priekšu, pašķirdami pūli un atbrīvodami ceļu saviem smalkajiem saimniekiem. Klau, teica Tikla, kas tur tik jauki čīgā? Drīz vien viņi ieraudzīja mazo vijolnieku. Spēlmanis izskatījās tik līksms, ka pat Ķērste pasmaidīja ar vienu lūpas kaktiņu. Tēv, priecīgi iečvinājās Tikla, mēs taču varētu šo jautro puišeli uzaicināt pie sevis, lai viņš spēlē tikai mums un nevis šim briesmīgajam plukatu baram. Protams, arī viņš pats nav labāks par šiem tirgus vazaņķiem, bet spēlē tomēr jauki. Kā gribi, meit, atteica vecis. Es jau gan arī neesmu liels mūzikas cienītājs, un nevien cienītājs, bet arī sapratējs. Patiesībā vijoļu spēli viņš dzirdēja labi jau 2. reizi mūžā. Tikla pavēlēja sulainim atvest šurp mazo mākslinieku. Tuvodamies bagātajiem mūzikas mīļotājiem, mazais vijolnieks spēlēja nebēdīgu melodiju. Tiklai radās nepārvarama vēlēšanās dejot. Bet pats par sevi saprotams, tik smalka jaukundze nevarēja atļauties lēkāt tirgus placī kā kaza. Mazais vijolnieks jauki paklanījās visiem 3 un jautāja, ko vēlaties, kungi un dāmas? Tikla uzaicināja viņu paciemoties pilī. Šodien mums būs viesi, un tu, zēn, varētu mūs izklaidēt ar savu jautro spēli. Vai esi ar mieru? Mēs tev labi samaksāsim. Paskaties, tēvam maks pilns ar zelta monētām. Mazais vijolnieks nedaudz apmulsa. Viņš nekad nebija spēlējis bagātniekiem, un tāpēc izbrīnījās, ka par mūziku viņam piedāvā zelta monētas. Bet zēnam patika itin visi cilvēki, un viņš piekrita uzaicinājumam. Tieši tobrīd mazo vijolnieku beidzot pamanīja Jete un Zete, kas aizēlsdamās viņu bija meklējušas pa visu tirgus laukumu. Sasodīts, čukstēja Jete. Zēns laikam taisās braukt viņiem līdzi uz pili. Mēs esam maķenīt nosabojušās. Viņas noskatījās, kā bagātie kaimiņi iesēdina mazo vijolnieku karietē, kā kučieris uzšauja ar pātagu 4 baltiem zirgiem, un kariete cienīgi aizripo uz Veča pils pusi. Kāda neveiksme, Jetiņ, sūkstījās Zete. Viņi nocēla mums no deguna priekšas to čīgātāju. Rimsties, Jete viņu aprāja. Skrienam! Un abas tuklās ķēkšas, kā jaunas vingras meitenes, ar gluži necerētu vieglumu, aiztraucās pakaļ karietei. Pilī mazais vijolnieks dzīru viesiem spēlēja visdažādākās melodijas, gan jautras, gan mierīgas, gan skumjas. Tikla pāris reižu uzsmaidīja centīgajam spēlmanim, vecis vēlīgi papliķēja viņam pa plecu. Bet drīz vien mazais vijolnieks pamanīja,
ka neviens viņa spēlē neklausās. Dāmas tērzēja un jautri trieca ar kavalieriem, pils saimnieki lepni izrādīja viesiem savu mājokli, kņada šeit bija nemazāka kā pirmīt tirgus laukumā. Bet šajos ļaudīs izraisīt īstu jautrību mazajam vijolniekam nebija pa spēkam. Varēja manīt, ka viesi šeit nav ieradušies līksmot. Viņu acīs dega skaudība un naids pret bagāto veci. Dāmas un kavalieri ņirgājās par tiklu un ķērstu, kuras patiešām izskatījās kā divi ar vizuļiem un kruzuļiem apkarināti slotskāti. Bet, kad viņas tuvojās, kavalieri klanījās jo zemu un lūdza atļauju noskūpstīt viņām roku. Cik jūs esat daļa šajā tērpā, jaunkundz, kāds ūsains jauneklis sacīja tiklai. Naivā jaukundze tīksmīgi ķiķināja, neredzēdama, ka jaunekļi šaurajās atšalēs gaila izsmiekls. Mazais vijolnieks pēkšņi sajūtas savādu nepatiku, gan pret lēticīgo tiklu, gan pret ūsaino viltnieku. Šādas izjūtas dzīves priecīgajam zēnam bija svešas. Mazais vijolnieks nesaprata, kas ar viņu notiek. Un kad ūsainais zellis nevērīgi uzsauca viņam: "Uzšķīgā vēl ko, puišal!" Zēns juta, ka viņam nodreb lūpas. Mazais vijolnieks pagriezās un izgāja no viesību zāles. Cik savādi, puisēns brīnījās. It kā smagu augstu roku kāds būtu uzlicis man uz sirds. Un pēkšņi viņš vēlējās patērzēt ar kādu nožēlojumu tirgus ubagu, uzspēlēt viņam jautru polku un skatīties, kā sātojas ubaga seja. Acīs parādās līksme un kājas cilājas pašas no sevis. Bet par kādiem gan tirgus ubagiem varēja sapņot šajā pilī, kur katrs nieciņš bija tik smalks, grezns un neredzēts. Mazais vijolnieks bezmērķīgi klīda pa milzīgo namu, kāpelēdams no stāva uz stāvu, izstaigāja garos plašos gaiteņus, viņa soļi skanēja liegi un skumīgi. Kāda gaiteņa galā zēns ieraudzīja nelielas durvis. Tās apsargāja divi spēcīgi vīri pelna pelēkām sejām. Mazais vijolnieks izbrīnā apstājās, līdz šim viņš bija dzirdējis, ka durvis apsargā tikai cietumos. Viņš šaubīdamies devās uz priekšu un pēkšņi izdzirda savādu skaņu, it kā zvārgulīšus, it kā sidraba zvaniņu šķindu. Zēns ar vijolu rokā gluži kā apmāts klausījās dīvainajās skaņās. Pēc brīža tās apklusa. Sakiet, lūdzu, kas mīt aiz šīm durvīm? Mazais vijolnieks vaicāja. Sargi klusēja. Lūdzu, atveriet durvis, es gribu redzēt, no kurienes plūda šīs brīnišķās skaņas. Mazais vijolnieks lūdzās. Bet sargi klusēja. Tad zēns saprata, ko darīt. Viņš satvēra vijoli un sāka spēlēt. Sargi, sajutuši ko nelāgu, saskatījās un kā pēc slepenas komandas braši paspēra uz priekšu 3 soļus. Ciešāk sažņaudza rokās pīķus, ar tiem viņi grasījās padzīt spēlmani, bet nepaspēja. Maigums un smeldze, kas plūda no vijoles, ielija viņu rokās, pirksti atlaida pīķus un tie nokrita zemē. Sargi bija pārvērtušies par 2 nogurušiem labsirdīgiem vīriem. Lūdzu, atveriet durvis, cauri melodijas dzidrumam, sargi izdzirda mazā vijolnieka balsi. Atver, atslēga ir pie tevis, sacīja garākais. Spēlmanis laikam grib redzēt gūstekni. Mazais vijolnieks iegāja nelielā smacīgā telpā, kur bija tik neomulīgs mīkrēslis, ka zēns neviļus nodarbēja. Uz grīdas sēdēja meitenīte. Visapkārt mirguļoja sīki dimanta pilieniņi. Viņa tikko bija raudājusi. Meitenīte bailēs sarāvās, jo domāja, ka ieradies jauns viņas asaru tīkotājs, un aizgriezās. Labdien, mazais vijolnieks sacīja. Kāpēc tu esi šeit ieslodzīta? Vai tu izdarīji ko sliktu? Meitenīte pārsteigti paskatījās mazajā vijolniekā. Neviens vēl nebija jautājis, kāpēc viņa šeit ieslodzīta. Tie, kas nāca šur, to zināja paši.
Saki, kāpēc tu atrodies šeit? Mazais vijolnieks atkal vaicāja. Meitenīte tikko dzirdami izdvesa. Es nezinu. Un ko tu šeit dari? Raudu. Mazais vijolnieks neattapa, ko varētu nozīmēt šī atbilde. Piepeša zēns sajuta, ka viņu satver spēcīgas rokas un velk projām. Tie bija sargi. Vijoles melodijas izraisītais atmaiguma vilnis bija pārskrējis, un sargi atcerējās savu pienākumu. Nevienu svešu cilvēku nelaist ne tuvumā. Vīri rupji izgrūda zēnu gaitenī. Lasies prom, dusmīgi uzsauca garākais, lai mēs tevi šeit vairs neredzētu. Un nemēģini mūs vēlreiz savaldzināt ar savu bada pagali, piebilda otrs. Mēs to sadauzīsim sīkās šķembelēs. Mazais vijolnieks aizgāja, pārāk liela bija viņa neizpratne par redzēto, lai cīnītos ar sargiem. Vakariņu laikā bagātais vecis pieprasīja, lai mazais vijolnieks atkal uzspēlē kādu jautru melodiju. Arī tikla plijās virsū kā sērga, gurdi ņurdēdama. Nu, uzspēlē vismaz manu iemīļoto valsi, puiši, tu jau zini, ko es gribu dzirdēt. Bet kā gan zēns varēja zināt, kāds ir šīs kārnās jaunavas mīļotais valsis? Viņš zināja tikai to, ka tieši vecis, tikla un ķērsta ieslēguši meitenīti drūmajā istabā. Mazais vijolnieks atkal atcerējās meitenītes zeltainos, brīnum krāšņos matus, neparasti mirdzošās acis. Cik viņa skaista! Zēns neviļus nočukstēja, un caur viņa ķermeni izplūda siltuma vilnis. Man sāp roka, šovakar spēlēt es nevarēšu, muzikants paskaidroja kārnējai tiklai un aizgāja uz viņam ierādīto istabu. Visu nakti viņš nespēja aizmigt. Meitenītes tēls kā eņģelis lidinājās viņa acu priekšā. Kad istabā ieplūda pirmā rītausmas dvesma, mazais vijolnieks piegāja pie loga. Viņš raudzījās tālajā saulēkta blāzmā un juta, ka acis dedzina savāda svelme. Uz palodzes klusi plakšķēdama nokrita asara. Pirmo reizi mūžā mazais vijolnieks raudāja. Pilī visi vēl gulēja, kad zēns izgāja dārzām. Viņš gribēja pastaigāties un domāt par meitenīti. Pie pils žoga mazais vijolnieks ieraudzīja lielu rožu krūmu, kā sētini nosētu sārtiem valganiem ziediem. Ja es varētu aiznest pāris ziediņu viņai, zēns skumji domāja, iedams uz rožu krūma pusi. Bet tikko viņš pastiepa roku, lai noplūktu lielu sarkanu ziedu, atskanēja kluss sauciens. Dēliņ, puisīt, panāc šurpu! Mazais vijolnieks satrūcies paskatījās visapkārt, neviena nebija. Pienāc pie žoga, dēls! Atkal aicināja tā pati balss. Zēns ieraudzīja aiz žoga divus izplūdušus siluetus. Tur stāvēja Jete un Zete. Viņas jau kopš vakardienas slapstījās gar pils žogu cerībā ieraudzīt mazo vijolnieku. Beidzot viņām bija laimējies. Zēns piegāja pie žoga. Ko jums vajag? Abas ķēkšas viena otru apsteigdamas žēli iegaudojās. Vai dieniņ, kāda nelaime, dēls, tikai tu mūs vari glābt. Mazais vijolnieks pārsteigumā atkāpās no žoga. Nebeidz projām, Dieva dēļ nebeidz, Jete vaimanāja. Vispirms uzklausi mūs. Šajā pilī ir ieslodzīta mana nabaga mazmeitiņa. Ļaunais vecis un tikla no rīta līdz vakaram moka manu mazo nevainīgo cālīti. Palīdzi, dēls, varbūt, ka tu vari, nevienam neredzot, izvest viņu un atgādāt pie manis. Kāpēc viņi moka jūsu mazmeitiņu? Vaicāja mazais vijolnieks. Ak, kungs, kā lai es to zinu? Viltīgā Jete kungstēja. Viņiem laikam vienkārši patīk noskatīties, kā skuķēns raud. Un Jete notrausa no vaiga lielu pelēku asaru. Ak, mana sirds plīst pušu no bēdām. Mazajam vijolniekam kļuva žēl nelaimīgās vecmāmiņas, ar lielāko prieku vecmāmiņu. Viņš iesaucās, tikai kā lai es to izdaru? Mazo vijolnieku iejūsmināja doma, ka viņš varētu atbrīvot meitenīti no veča un tiklas varas.
Ak, dēls, tev taču ir brīnišķīgs instruments, tava vijole, kuras balsī klausa ik viens. Jau šonakt tu vari to klusītēm uzspēlēt un izvest meitenīti laukā. Sargi, ja tādi tur ir, nespēs pretoties tavai vijolei. Zēns brīdi padomāja, patiešām to viņš var izdarīt, un cik laimīga būs meitenīte, ieraugot vecmāmiņu. Viņš pastāstīja krāpniecēm, kā vakar iekļuvis pie meitenītes. Jette priecīgi čukstēja, nu re, cik viegli tev izdevās piešmaukt tos sargus, bet šonakt nelaid vijoli no rokām. Kad ieies pie meitenītes, spēlē arī tad, un sargi tev neko nevarēs padarīt. Bet ap pusnakti mēs jūs gaidīsim šajā pašā vietā. Norunāts? Jette vai smilkstēja no sajūsmas. Naivais zēns bija noticējis virtuvenēm. Jette izrādījās laba aktrise. Viņa smējās, kad mazais vijolnieks bija aizgājis. Nu, zetiņ, vai mēs neesam naigas meitenes? Mazais vijolnieks gaidīja vakaru. Viņš centās neskatīties uz veci, tiklu un viesiem, kuri jau aizmirsuši mazo vijolnieku, tērzēdami dzēra vīnu un ēda čauganas medus saldas kūkas. Kad viesi skandināja vīna kausu, zēnam likās, ka viņš atkal dzird savādu skaņu. It kā zvārgulīšus, it kā sidraba zvaniņu šķindu. Zēns izgāja dārzā un ilgi klīda starp rožu krūmiem, liliju dobēm un rezēdu rūgto aromātu. Apsēdies uz soliņa kastaņkoku pavēnī, mazais vijolnieks klusi noskandēja. Es esmu mazais vijolnieks, pa pasauli es klīstu, un katru puķi pazīstu, bet skumjas nepazīstu. Nav tiesa, viņš sev teica, tagad es pazīstu skumjas. Pienāca vakars, mazais vijolnieks atgriezās pilī un devās uz savu istabu. Tur zēns aizdedza sveci, paņēma vijoli un klusi atdarījis durvis, izgāja gaitenī. Pilī valdīja klusums. Mazais vijolnieks ilgi maldījās pa tumšajām telpām, līdz atrada vajadzīgās durvis. Abi sargi saldi dusēja, sēdēdami uz grīdas. Zēns nolika sveci zemē, satvēra vijoli un sāka spēlēt. Sargi sakustējās, atvēra acis un kā dzelti pielēca kājās, bet, kamēr sveces blāvajā gaismā viņi sodīdamies meklēja ieročus, vijole darīja savu. Lēja vīru rokās mieru un maigumu, bet krūtīs labsirdību. Ā, tu atkal esi atnācis, garākais sargs pēc brīža murmināja, pavisam laipni raudzīdamies mazajā vijolniekā. Tas ir labi, es tūlīt atslēgšu durvis. Zēns turpināja spēlēt, arī iegājis drūmajā telpā, meitenīte negulēja. Viņa sēdēja uz grīdas, kur mirguļoja vairāki dimanta lāsumiņi. Celies augšā, mazais vijolnieks aicināja, un nāc man līdzi. Melodija saburta, meitenīte piecēlās un neko nejautādama devās mazajam vijolniekam līdzi. Kad viņi izkļuva no pils, mazais vijolnieks pieveda meitenīti pie lielā rožu krūma. Tas tev, viņš sacīja noplūgdams ziedu, kas mēness gaismā izskatījās tumši sarkanas. Bet aiz žoga bija dzirdama satraukta čaboņa. Ātrāk rāpieties pāri, skaļi čukstēja Jette. Kāds vēl var uzkulties jums virsū? Kas tur runā? Meitenīte izbiedēta vaicāja. Tava vecmāmiņa, klusi atteica zēns. Mana vecmāmiņa? Meitenīte bija pārsteigta, bet mazais vijolnieks jau cēla meitenīti pāri žogam. Vīdeliņ, viku labi! No žoga viņas puses skanēja jūsmīgi smilksti. Dod šurpu manu mīļo mazmeitiņu! Jette satvēra meitenīti tik spēcīgi un cieši, kā satver maisu piestūķētu ar zeltu, un aizspieda meitenītei muti. Kad pāri žogam pārāpās arī mazais vijolnieks, neviena tur vairs nebija. Brīnums, mazais vijolnieks sastinga. Kur gan viņas pazuda? It kā es būtu kāds blēdis vai ļaundaris. Nākamajā rītā pusaklā kalpone, kas parasti nesa meitenītei gurķus un siļķes, ieradās pie veča ar šaušalīgu vēsti.
Meitenīte pazudusi. Pilī izcēlās briesmīgs tracis. Tikla kliedza, ķērsta stenēja, bet vecis gan kliedza, gan stenēja. Nodevības zagļi, laupītāji, viņi brēca cits caur citu. Beigu beigās Tikla paģība, un tad, nedaudz padomājusi, gar zemi nogāzās arī ķērsta. Bet vecis niknumā sadauzīja 5 pasakaini dārgas Ķīnas vāzes. Viņš vainoja gan sulāiņus, gan skaudīgos viesus, gan abus sargus, kuri arī bija pazuduši no pils. Tikai mazo vijolnieku viņš nevainoja, jo bija paspējis jau to aizmirst. Pirmais izmisuma vilnis bija pāri. Ķērsta un Tikla pamodās no ģīboņa. Vecis satriekts jautāja viņām: Bet, badām, vismaz mēs nenomirsim? Nezinu, tēv, šļupstēja krīta vālā Tikla. Es gan labāk gribētu nomirt. Mazais vijolnieks skumji klīda pa pilsētu. Kad cilvēki lūdza viņu uzspēlēt, viņš tikai vienaldzīgi papurināja galvu, un ļaudis juta, ka no līksmā spēlmaņa plūst nevis prieks, bet gan skumjas. Lielas, biedējošas skumjas. Pamazām zēns iemīļoja kādu rēnu, uzaizmirstu dārzu pilsētas nomalē. Augām dienām viņš vēroja, kā ēnas griežas ap koku stumbriem, slēpdamās no saules. Kā lapas kļūst arvien zeltainākas un gaiss sastingst, rudens priekšnojautā. Nekad es viņu vairs neredzēšu, domāja mazais vijolnieks. Es pat nezinu, kur viņa tagad mīt. Zēns jutās tikpat vientuļš kā vējš, kas klīda pa dārzu. Pēc daudzām skumjās pavadītām dienām viņš beidzot atcerējās vijoli, kuru visu šo laiku vienīgi aiz ieraduma bija nēsājis līdzi. Vijolīt, manu vijolīt, viņš to satvēra rokās, piespieda pie krūtīm un noglāstīja. Kā gan es varēju tevi aizmirst? Stīgas labsirdīgi iedūcās, zēns paņēma lociņu un pārvilka pār stīgām. Atskanēja savāda melodija, it kā zvārgulīši, it kā sidraba zvaniņu šķinda. Meitenīte, tā bija viņas asaru melodija. Viņa raud. Vijole caur tālniem bija uztvērusi meitenītes sāpes un nu stāstīja par tām savam spēlmanim. Viņš piecēlās, vēl ciešāk piespieda vijoli pie krūtīm un lūdza: Aizved mani pie meitenītes, es spēlēšu, lai tava balss man rāda ceļu. Spēlēdams viņš gāja caur pilsētu, ļaudis noskatījās viņam pakaļ un izbrīnā raustīja plecus. Pārāk dīvaini skanēja vijoles balss, it kā zvārgulīši, it kā sidraba zvaniņu šķinda, un ļaudis rāvās sāņus, kā nevilšus pieskārušies svešai sāpei. 3 dienas un 3 naktis gāja mazais vijolnieks. Rokas smeldz nogurumā, bet viņš spēlēja nenorinis. Tālumā parādījās kādas pilsētas torņi. Mazais vijolnieks spēlēdams iegāja pa tās vārtiem. Ļaudis izbrīnā noraudzījās viņam pakaļ un klusēja. Tikai kāds apaļīgs kungs sacīja savam sulainim: Tas zeņķis nenopelnīs sev pat pusdienām, viņš taču galīgi neprot spēlēt. Pašā pilsētas centrā mazais vijolnieks ieraudzīja greznu namu. Vijoles balss ieskanējās līksmāk. Sargi atvēra vārtus. Mazais vijolnieks iegāja pagalmā un ieraudzīja 2 tuklas krāšņi ģērbušās dāmas. Tās pat laban sēdās karietē. Zēns pazina viņas. Viena no tām bija meitenītes vecmāmiņa. Tātad viņas tagad dzīvo šeit, nodomāja zēns. Abas dāmas izdzird gaužām pazīstamas vijoles skaņas. Jete pagriezās un ieraudzīja mazo vijolnieku. Ā, viņa iebrēcās, tas nešķīstais čīgātājs atkūlies šurpu, ārā, prom, prom! Bet mazais vijolnieks turpināja spēlēt. Viņš pagāja garām abām brēcošajām dāmām, tās bija bezspēcīgas pret vijoles varu. Mazais vijolnieks devās pa nama krēslainiem gaitiņiem, pa dārgu paklāju saktajām kāpnēm. Viņš gāja un spēlēja tik apgaroti, ka sulāņi un istabenes nesaprata, kas notiek.
Viņiem šķita, ka iekļuvuši sapnī, kur it visiem priekšmetiem un būtnēm ir vijoles apveids, vieglums un balss. Mazais vijolnieks pienāca pie durvīm, kuras apsargāja 10 vīru. Ielaidiet, sacīja zēns. 9 vīri pagāja malā, 10. atdarīja durvis mazajam vijolniekam. Uz grīdas sēdēja meitenīte. Iesim prom no šejienes, celies. Mazliet pieklusinājis melodiju, mazais vijolnieks teica. Meitenīte piecēlās. Viņa pazina mazo vijolnieku. Un kurp tu mani atkal vedīsi? Kādiem mocītājiem šoreiz mani atdosi? Viņa izmisusi izsaucās. Es tev vairs neatdošu nevienam, mazais vijolnieks atbildēja, nepārtraukdams spēlēt. Mēs iesim pie labiem cilvēkiem. Pie labiem cilvēkiem? Brīnījās meitenīte, bet tādu taču nemaz nav. Laba bija tikai mana māmiņa, bet viņa ir mirusi. Visi pārējie liek man raudāt, un tikai manas asaras spēj tos iepriecēt. Un tu arī man liksi raudāt, es zinu. Nē, iesaucās mazais vijolnieks. Tu smaidīsi, smiesies, dejosi. Es nemūžam tev neļaušu raudāt. Kad viņi izgāja no graznā nama, meitenītei apžilba acis. Mazais vijolnieks saņēma viņu aiz rokas un veda. Ieklausies, viņš teica. Es spēlēšu, lai vaigi tvīkst, tev manu spēli dzirdot. Es spēlēšu, lai tīrs un balts, prieks ieplūst tavā sirdī.